Ik gadu tātad ir noteikts skaits ar ģimenēm, kurās vecākiem tiek pārtrauktas aizgādības tiesības. Un gan šis vecāku skaits, gan bērnu skaits pēdējos gados ir pieaudzis. Kā jau esam minējuši kampaņas ietvaros iepriekš, tātad salīdzinot 23. un 24. gadu, tātad, ja iepriekš tas statistiski vidējais vairāk bija pietuvināts 3 bērniem, tad pagājušā gadā tas jau vairāk tuvojās šiem 4 bērniem. Tas ir cik ilgi? 4 bērniem dienā. Kopā katru dienu? Katru dienu vidēji 4 bērni, kas ir kopā attiecīgi gadā aptuveni 1000. Bet tas izklausās mūsu Latvijai. Tas īstenībā tie dati šķiet diezgan šokējoši, vai ne? Ja mēs varam runāt par to, ka tā ir tāda liela problēma, principā, un krīze šajā. Tā ir samērā liela un arī sistēmiska problēma, jo, diemžēl, tāda viena risinājuma, viena pakalpojuma, vienas institūcijas vai vienas darbības, ko veikt, lai to atrisinātu, nav. Un tas sastāv tiešām no ļoti daudzām sastāvdaļām, attiecīgi, kas veido šos cēloņus, un arī tie risinājumi meklējami dažādās sistēmās. Bet, ja tas ir kāds 1500 bērnu, cik daudzi no viņiem atgriežas atpakaļ agrāk vai vēlāk tai pašā savā ģimenē, un cik daudziem ir jāturpina meklēt citu risinājumu? Protams, ir daļa, kas atgriežas, kur vecāki ļoti veiksmīgi tiek galā ar šīm situācijām, saņem atbalstu, saņem speciālistu konsultācijas, saņem iespējams ilgstošas pakalpojumus, tādus kā ģimenes asistents, kas tiešām palīdz šo te ikdienas rutīnu nostiprināt, rūpēties par bērniem, par pārtikas sagādes lietām, veselībām un citām ļoti nozīmīgām lietām. Bet, diemžēl, tā daļa, kas tiek galā, ir mazāk par pusi gadu no gada. Un tad, principā, kas ir tie pirmie soļi, kas notiek ar to otro pusi? Ja? Kas ir tas, ko var darīt, un kāda tad ir tas, principā, tā situācijas algoritms Latvijā? Tas algoritms no 2018. gada liecās uz to, lai bērni, kuriem, diemžēl, nav iespēja savā bioloģiskā ģimenē uzturēties, nonāktu ģimeniskā vidē, kas ir aizbildņi, kas ir bērna radinieki vai bērnam tuvie cilvēki, vai attiecīgi, ja tas nav iespējams, tad tālāk tās ir audžu ģimenes, kas ir krīzes audžu ģimenes, kas iespējams var īpaši mazākus bērnus uzņemt uzreiz, jo noteikti ir vajadzīga arī speciāli pielāgota vidē ar maziem bērniem ļoti vajadzīgām lietām. Tāpat arī, protams, arī par jebkura vecuma bērnam sākotnēji audžu ģimene. Ja šī audžu ģimene nav iespējama, tad, protams, tā nonākšana nonāk tātad aprūpes institūcijā.